Esiet sveicināti, mīļie radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radioraidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Izglītības diena 7. dienas Adventistu draudzes kalendārā atgādina, ka mācīšanās ir process visa mūža garumā. Izglītība tiek iegūta dažādos līmeņos. Izglītošanās tā ir iespēja augt zināšanās, gudrībā un ticībā. Tā palīdz nevien iegūt jaunas prasmes, bet arī pilnveidot raksturu un kalpot Dievam un līdzcilvēkiem. Pirms nedaudz vairāk kā 4 gadiem Baltijas Unijas iniciatīvas rezultātā tika uzsākta akadēmiskā teoloģijas izglītības programma bakalaura un maģistra līmenī. Un šodien studiju ceļš tuvojas noslēgumam. Šajā raidījumā saruna ar studiju programmu koordinatoriem un studentiem, kuri ir nonākuši studiju noslēguma posmā. Ko viņi ir ieguvuši šajā laikā? Kā studijas ietekmēja viņu skatījumu uz kalpošanu, draudzi un personīgo izaugsmi? Kādas atziņas un pieredze tiks paņemta līdzi arī pēc izlaiduma? Šie stāsti atgādina, ka izglītība nav tikai ceļš uz diplomu, bet arī iespēja dziļāk iepazīt Dievu, attīstīt savus talantus un likt tos lietā, kalpojot citiem. Ar raidījumu viesiem sarunāsies Latvijas Drauģu Savienības izglītības nodaļas vadītāja Līvija Baltrušaite Karzone. Runājot par izglītību, aicinām pievērst uzmanību svarīgai ziņai, jo nelielu ieskatu tajā, ko līdzdalīja studenti, iespējams iegūt tik vienam klausītājam. Jau 12. un 13. septembrī kļūstot par dalībnieku Startautiskā Bībeles izpētes institūta konferencē Trīsvienība un pēdējās paudzes teoloģija, kas notiks Rīgā, Baznīcas ielā 12a. Konference iesāksies ar dievkalpojumu Rīgas 1. draudzē 10:00. Dievkalpojumā ar svētrunu kalpos ģenerālkonferences viceprezidents Artūrs Štēle. Sabata pēcpusdienā un svētdien notiks lekcijas par adventistu ticības pamatiem un Dieva doktrīnu, par svēto rakstu autoritāti, Elenas Vaitas darbiem, par Jēzu, evaņģēliju un svētnīcu. Būs arī jautājumu un atbilžu paneļa diskusija, kopīgas pusdienas un vakariņas. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. https skolas/slīpsvītra e-uz/slīpsvītra Brit konference. Patīkam klausīšanos! Laipni lūgti sarunās par izglītību. Šīs dienas saruna par teoloģijas un reliģiju zinātnes studijām, par akadēmisko piedzīvojumu 4 gadu garumā, kas iespējams pateicoties sadarbībai ar Belgradas teoloģisko semināru, Andrjūs universitāti, Polijas teoloģijas un humanitāro zinātņu universitāti, kā arī Baltijas konferenču uniju un 3 draudžu savienībām. Mani sarunas viesi šodien ir studenti finiša taisnē un studiju programmu koordinātore, 3 viesi no maģistra studiju programmas. Sveiki, mani sauc Jānis Rozenbergs, un es arī mācījos maģistra programmā, bet profesionālajā ziņā strādāju IT sfērā par IT projektu vadītāju. Sveiki, es esmu Inga Šļakota. Es mācījos maģistra programmā un ikdienā esmu pedagogs, draudzē ierīnas loceklis, šobrīd tieši strādāju Draudzes savienībā arī, bet tā kopumā esmu ierīnas draudzes loceklis. Sveicināti, mani sauc Imants Ģipslis. Es arī studēju šajā Andrjūs universitātes maģistrantūras programmā, kalpoju kā mācītājs un Draudzes savienības prezidents. Bakalaura studijas mums pārstāv Liena. Lūdzu, iepazīstini ar sevi. Mans vārds ir Liene, Logina Kurpniece. Un es pārstāvu bakalaura programmu, un es esmu parasta ierīnas draudzes locekle, un ikdienā es esmu sieva brīnišķīgam vīram. Inga, tu esi studiju koordinātori. Ko nozīmē būt studiju koordinātoram? Jā, sveiki, man sauc Inga Vītola Saliete, un esmu šo te programmu koordinātore. Tas ir tāds ļoti aizraujošs, interesants un tiešām arī tāds piepildošs darbs. Man ir patiesas prieks redzēt, kā studenti aug. Jā, par to arī droši vien vēl vēlāk pastāstīšu. Un arī man vienmēr ir izglītība likusies ļoti būtiska un svarīga, un, protams, arī reliģiskā kontekstā ir svarīgi, ka mēs esam izglītoti.
Paldies! Tad ķersimies arī pie šīs dienas sarunas, un mans pirmais jautājums būs Ingai Šļakotai. Inga, pastāsti, kas notika pirms 4 gadiem, pirms publiski izskanēja aicinājums pieteikties studijām, kā tappa studiju programma? Studiju programma dzīma Baltijas unijas vadītāju sirdīs. Tik daudz es zinu par to pašu sākumu. Pirms es tur tiku pieaicināta būt par šī procesa koordinatori. Tātad Ivo Kesk, Igaunijas mācītājs, bija unijas vadītājs tajā brīdī. Un viņš ir ļoti, ļoti liels izglītības entuziasts un, protams, arī pārējie unijas biedri kopīgi sapņoja šo sapni, bet pēc tam Ivo uzaicināja mani darboties, lai šī programma tiktu izveidota, koordinēta. Mēs runājām ar iespējamiem kolēģiem, iespējamiem semināriem, ar kuriem varētu sadarboties. Bija vairākas versijas, kā tas varētu notikt. Mēģinājām 1, 2, 3 ceļu, un tad jau izziņojām pieteikšanos un tika apstiprināti studenti. Un, tāds bija pats šis process. Es no šī procesa ļoti spilgti atceros tiešām Ivo tādu lielo entuziasmu un pārliecību, cik izglītība ir svarīga. Un tas, manuprāt, arī bija šī unijas sastāv pienesums unijā, jo izglītība ir paliekoša vērtība. Es atceros, ka mums arī Latvijā tās domas par izglītību bija dažādas, vai tas būs par svētību mums, un tā mēs tad diezgan tos jautājumus cilējam. Un es atceros, kā Ivo, piemēram, sacīja, ka labākais iemesls būt par adventistu nav tas, ka tu nezini neko citu. Zināšanu trūkums vispār nav labs iemesls, kāpēc kaut kam būt vai kaut kam nebūt. Un izglītība ir ārkārtīgi spēcīgs, ārkārtīgi svarīgs rīks, dzīvojot mūsdienu kultūrā 21. gadsimtā, kur tā ir arī vērtība un cilvēkiem ir nozīmīgi, vai viņu garīgais līderis ir ieguvis arī šīs kvalifikācijas, tam tomēr tāda ļoti liela nozīme. Un tad bija arī ļoti šis aicinājums arī ierindas draudzes locekļiem pievienoties, kurš vien vēlas, un arī šis finansiālais atbalsts tika piedāvāts, lai tikai vairotu šo izglītību, un draudze kļūt glītāka. Šis vārds tā labi skan. Tāds varbūt īsumā par to pašu sākumu. Viņš bija tāds ar kaut kādiem tehniskiem sarežģījumiem, bet ļoti tāds pamatīgs tajā pārliecībā par to, ka tas vajadzīgs. Jā, ir skaidrs, ka ļoti daudz ir ieguldīts gan laika, gan cilvēku resursu, lai šāda iespēja būtu Baltijā, gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studijas vienlaikus, ļoti pieejamas un ļoti vajadzīgas, tā kā tu teici, Inga. Es gribētu jums visiem uzdot šo nākamo jautājumu par to, kad un kā jūs sadzirdējāt šo aicinājumu pieteikties studijām, un kas bija tas izšķirošais moments, ka jūs teicāt, jā, es iešu studēt. Imant, varbūt tu esi gatavs atbildēt pirmais. Ar mani ir tā, ka kopš es kļuvu par adventistu un aktīvi kalpoju draudzē vietējā, man sirdī bija sapnis un mūsu ģimenes lūkšana plāna. Viens no pirmajiem punktiem bija mana augstākā izglītība adventista izglītības iestādē. Un tas aizņēma tiešām daudz gadus, un es esmu ļoti priecīgs, ka šī iespēja tika sniegta tieši tādā formātā, kā tas bija šos gadus 4, kad mēs varējām studēt, braucot uz Poliju, kas ir ļoti tuvu, un studēt Andrjūs universitātes programmu, kas ir mūsu tā savu veidu galvenā centrālā universitāte. Jā, sākot studijas, man šķita, ka tas būtu tāds labs teorētisks papildinājums manai kalpošanai. Taču ātri sapratu, ka teoloģijas studijas ir kas daudz, daudz vairāk, un tās māca kritiski domāt, analizēt Bībeles tekstus, mācīties misioloģiski domāt, un arī pamatot savus secinājumus un galu galā savu ticību Bībelē, jo
Es piekrītu tam, ko arī Inga pat teica, ka nezināšana nav ticība, bet zināšana, ka tu saproti. Un man tas bija 4 gadus, tāds 4 gadu ceļš, kas mainīja manu domāšanu un pieeju kalpošanai. Liena, ar kādiem priekšstatiem tu uzsāki studijas un kas mainījās tavos priekšstatos studiju laikā? Man kādi brīnišķīgi padomdevēji ieteica sākt šīs studijas, un priekšstati bija diezgan labi. Es teiktu, ka tādi saulaini un gaiši, teica, ka apmēram reizi mēnesī būs jāuzraksta kāda eseja, un viss. Bet tomēr tas nebija tik vienkārši, kā man likās, jo tā ir liels izmaiņas vispār manā dzīvē. Tas bija no tā man personīgā viedokļa skatoties, jo es biju tāda tīri ģimenes cilvēks, un mūsu bērns aizgāja savā dzīvē, savā lielajā dzīvē, un man likās, ka man jāuzsāk kaut kas ir jauns. Un gribējās kaut kādu izaicinājumu, un tad es izvēlējos šīs studijas ar mērķi vienkārši baudīt to studiju procesu. Tad tur nācās baudīt daudz ko. gan priekus, gan bēdas, bet es nevienā brīdī nenožēloju šo savu izvēli izdarīt to. Viss, kas ir noticis, tas ir bijis tikai manai izaugsmai un Dieva iepazīšanai un arī tādai kopīgai sadraudzībai. Tas bijis milzīgs iegūms. Es jau tiekoties pēdējo reizi, mums bija tāds atvadu brīdis no studentiem, un tad mēs pārunājām tos brīžus, un tad es varēju tā teikt, ka tie ir bijuši man laikam skaistākie 4 dzīves gadi. Iespaidīgi. Paldies, Liena, par to. Jāni, kā tu kļuvi par studentu? Jā, es klausījos Lienai un domāju arī par to, kā man sanāca tā, kad Inga Šļakota, kas arī ar mums šeit sarunā, viņa mani uzrunāja, un es domāju, tās studijas ļoti nopietnas, tas varbūt nav priekš manas domās, jo man nebija tāda kā konkrēti plāni, ko es tieši ar to darīšu, un tomēr tas nav tā vienkārši, bet Inga man teica, piesakies vienalga, tas nekas, ka tev nav kaut kādi konkrēti tie plāni un tā. Un tad es domāju, labi, jāpiesakās, un vēl bija svarīgs punkts, ko Inga teica, kad nevar zināt, kad būs tāda nākamā iespēja, jo tas nav tā, ka katru gadu vai tur katru pusgadu, ja, vai šādas iespējas ir, to nevar zināt, kad būs vēl, un es tā padomāju, ka tas tomēr tā iespēja ir tagad, nezinu, kad būs nākamā. Un tad es pieteicos, un vēl par tām ekspectācijām es atceros no sākuma, es sapratu, ka tur ir tā kā klātienes studijas 4 nedēļas sanāk gadā un 1 nedēļa tā kā attālināta, līdz ar to aptuveni tās 5 nedēļas gadā jāvēl, tad vēl tie mājas darbi. Bet ņemot vērā, ka man ir šī IT profesionālā joma, tātad es nebiju iepriekš studējis teoloģiju, un šīs bija maģistra studijas. Man bija nepieciešams un vēl citiem arī apgūt dažus priekšmetus no bakalaura. Un beigās tas sanāca tā, ka kādu 1 vai 2 gadus, tas beigās bija kādas iespējams pat 6, varbūt 7 nedēļas no gada aizgājuši šīm mācībām. Un, kā zināms, Latvijā atvaļinājums ir 4 nedēļas, tā kā man sanāca diezgan daudz iztērēt atvaļinājumus uz mācībām. Bet kopumā tas bija savā ziņā, es teiktu, diezgan izaicinoši, kad atvaļinājumi ir jāvelta mācībām un nav tāds tīrais atvaļinājums, kurā tu tā kā no visa atslēdzies. Protams, pārslēgties uz mācībām ir kaut kas cits no darba. Tā kā par to var diskutēt, un tas, ko es varbūt tā varu uzreiz pateikt īsumā, kad noteikti, zinot visu to, ko es zinu tagad, es vienalga vēlreiz izvēlētos mācīties, jo tās svētības un tie ieguvumi personīgā izaugsmē ir bijuši ļoti lieli. Un, tā kā es noteikti ieteiktu visiem, kas varbūt arī šaubās, tomēr pieteikties. Paldies, Jāni, ka tu dalies gan par ieguvumiem, gan par tiem izaicinājumiem studiju procesā. Mēs augstu vērtējam šo mirkli, kad jūs esat
tik atklāti un vaļsirdīgi varat stāstīt par savu pieredzi. Inga, kā tas nākas, ka tu biji gan studiju programmu koordinātori, gan studenti? Vai tu zināji, ka tu iesi studēt, vai tu kļuvi par studenti tādēļ, ka tu redzēji, cik laba būs programma? Jā, tas tieši tā arī nāks, un otrais variants ir pareizs. Es pilnīgi nebiju apsvērusi, arī vispār studēt, jo man nepatīk visus tos darbus rakstīt, maģistra darbus šausmas nekad. Bet es tiešām redzēju, tas tiešām ir kaut kas ļoti labs, un apkopojot arī tos iemeslus, kas man personīgi bija, es sapratu, ka nebūtu gudri laist garām tādu iespēju. Un man laikam viens no tādiem lielajiem, arī kāpēc es izvēlējos to mācīties bez kaut kādiem profesionāliem mērķiem, bet priekš sevis kā kristiete. Un es zinu, šis ir cilvēkiem ļoti dažādi, tas tāds personības aspekts, bet mans prāts ir mūžam nemierīgs. Viņš vienmēr domā un pārcelā un prasa vēlreiz, kas tur bija, un vienmēr kaut ko meklē, un viņam visu laiku ar kaut ko ir jādarbojas tajās garīgajās lietās, un sapratu, ka labāk, lai viņš ir nodarbināts šādā programmā, un saskaras arī ar tām visām pretrunīgajām lietām, ar ko pasauli ir pilna, bet saskaras ar tām klases sienās, kur blakus ir gan kursbiedri, ar kuriem pārspriest kaut kādus jautājumus, gan profesori, ar kuriem tos pārunāt. Labāk tur, jo skaidrs, ka tā ir viena no tām izglītības lietām, ka tu saskaries ar pretrunīgiem jautājumiem. Bet šajā visā vidē, un gal galā tā ir kā tāda vakcīna, jo pēc tam, ja tev kāds ar to informāciju konfrontē pēkšņi dzīvē, tev vairs ar to nevar pārsteigt. Tu esi lietas kursā, par to tu zini. Un tas bija viens no maniem apsvērumiem, un tas arī ir tiešām 100% bijis tas. Tā bija viena lieta, ko es gaidīju, un es nostiprināju savus pamatus, un visā informācijas gūsmā, kurā mēs dzīvojam, ir vieglāk orientēties. Šī pat kritiskā domāšana, ko Imants pieminēja, ka tu saproti, kā tad mēs izlemjam kaut kādus jautājumus teoloģiskos, un kāpēc tā, un kāpēc ne tā, un kur, jo tur nav par pareizajām atbildēm, tur ir kā vispār par to domāt. Un tas bija ļoti labs rīks, tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tur pieteicos, un tas bija mans apsvērums, manas gaidas. Prieks dzirdēt, ka jūs visi ar pozitīvām emocijām runājat par šo studiju laiku. Domāju, ka šis ir brīdis, lai mēs varētu to puzlīt salikt kopā, saprast, ko praktiski nozīmē studēt teoloģiju. Mēs dzirdam pāris nedēļas Polijā, kāds saka mēnesī nedēļa. Inga, kā praktiski notika studiju process? Jā, mums sanāca, ka vienā brīdī viena Inga pārņēma stafeti no otras Ingas, un par koordinātoru kļuvu es vēlāk. Un jā, šīs te programmas, tātad maģistrs mums notika, kā jau arī Jānis minēja, Polijā. Tās bija šīs te nedēļas, 4 klātienē un 1 neklātienes. Un bakalaura programma mums notika Latvijā. 1 nedēļa reiz mēnesī, kā teikt, mācību gadu ietveros. Tāpēc jā, ir tā dažādība. Un bija pietiekami ērti nokļūt gan uz šo Poliju, gan arī Latvijā. Jā, mums bija studenti, protams, ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas un Igaunijas. Tā kā tās bija tādas, labas vietas izvēlētas. Jā, un mēs bakalaura programmu mēs tikāmies Saldumu. Mums bija sadarbība ļoti laba ar Luterāņu draudzi. Mēs izmantojam viņu telpas, Gregora izglītības centru. Un jā, tā bija ļoti ērti arī tur šo mācību procesu arī vadīt. Liene, ko nozīmē nedēļu mēnesī doties uz studijām? Un kas notiek pārējās 3 nedēļas mēnesī? Man kā mājas cilvēkam tā bija tāda izraušanās no mājas vides. Man personīgi. Bet es ļoti gribu pieminēt mūsu kursa biedru Ilgoni, kur viņš katru mēnesi ņēma bezalgas atvaļinājumu. Un viņš stāstīja par to, kā Dievs viņu ir svētījis. Viņš strādā uzņēmumā, kur ir jāizpilda plāns, un kā viņš to plānu izpildīja, un vēl pārsniedz plānu. Un tā mēs redzējām, kā Dievs viņu caur to svētīja, caur šīm studijām. Bet man pašai tas bija tāds liels prieks būt tajā studentu vidē. Jo tā nedēļa, tā kopā dzīvošana, tas bija, liekas, tā kā tāds tiešām jauniešu studiju
kaut kādas kopmītnes vai kas, tad kopīgas brokastis, tad studijas, tad pusdienas, vakariņas. Tas bija kaut kas ļoti, ļoti tāds, kas mūs visus ļoti sasēja kopā. Es klausos jūsu pieredzē, un es spēju nošķirt, viena puse ir lasīt grāmatas, rakstīt esejas, veikt grupu darbus, un tā otra ir jūsu personīgā pieredze, veidojot attiecības ar kursabiedriem, ar pasniedzējiem, bet es dzirdu arī šo atšķirību jūsu priekšstatos par Dievu, par draudzi, par svētajiem rakstiem. Jūs varat padalīties par savu momentu, atklājumu. Kas notika studiju procesā? Kas ir tā dārgā atziņa, ko jūs labprāt gribētu, lai arī citi uzzina? Es vēl gribēju nedaudz papildināt par to, ka mēs katru mēnesi gaidījām kādu pasniedzēju profesoru. Un mēs nezinājām, kāds tas cilvēks būs, bet viņš atbrauca ar milzīgu vezumu, ar dārgumiem. Un mēs tos dārgumus burtiski, mēs viņus ņēmām. Un tas bija tāds piedzīvojums, ka cilvēks, īpaši tie profesori, kas brauc no Balkānu republikām, tas bija kaut kas eksotisks priekš mums, jo mēs esam tomēr ziemeļnieki, mēs esam savādāki, bet viņi atbrauc ar tādu dedzīgumu, ar Dieva mīlestību, kas viņiem pilnīgi plūda pār viņu lūpām un sirdīm, un mēs to smēlām bagātīgā mērā. Mums kopumā 4 gados bija 19 priekšmeti, tā kā bija diezgan daudz momentu, bet noteikti, ka es gribu teikt, ka tas lielais ir iemīlēt vēl vairāk Bībeli, vēl vairāk Dievu, vēl vairāk misiju un arī draudzi. Man ļoti uzrunāja un mainīja misioloģija. Tas man nebija bijis arī pastorālā kalpošanā. Mēs kaut kur arī, kā profesors teica, mēs dzīvojam tādā diezgan noslēgtā mikroklimatā, kur mēs par misiju saucam to, ko mēs darām kā draudzi bieži vien priekš sevis. Bet misija ir saprast citus cilvēkus, saprast kultūru, valodu, kādā cilvēki komunicē, un tad viņus uzrunāt. Un faktiski jau tas ir tas, ko Elēna Vaita raksta par Jēzus metodi, vai ne? Kad vispirms palīdzēt cilvēkiem saprast viņus, ka viņi jūtas pieņemti, un tad aicināt sekot Jēzum. Protams, katrā priekšmetā bija īpaši momenti, ļoti arī padziļināja manu izpratni, kas, manuprāt, ir viens no tādiem arī lielajiem jautājumiem adventistu draudzēs, ir glābšanas doktrīna. Bībeles mācība par to, kā tad mēs iemantojam glābšanu, kur ir tie darbi un kur ir Jēzus žēlastība. Tā viena lielā tēma, ko es paņēmu no glābšanas doktrīnas, bija, ka, lai kur tu spērtu soli, ka Dieva žēlastība vienmēr būs viena soli priekšā. Es varētu papildināt par misioloģiju, ko Imants pieminēja. Es arī teiktu, ka tas bija tāds noteikti priekš manis moments, jo mums sanāca, ka bija pat 2 reizes šis profesors ar tādiem 2 dažādiem modeļiem kopā sanāk pat 4 priekšmeti, 4 nedēļas tieši par misioloģiju. Viņš arī bija uzaicinājis vieslektorus, kuri pieslēdzās tur no citas laika zonas, un tas bija tāds, es teiktu, acis atverošs kopējais ceļš šajā misioloģijas priekšmetu laikā, jo priekš manis tas noteikti iededzināja to, cik svarīgi ir vispār kristiešu dzīvē misija, un ka tas ir būtībā galvenais uzdevums, kas mums ir dots. Un cik dažādi ir tie veidi, kāds var tikt realizēts. Un, es teiktu, tāds varbūt spēcīgi šajos priekšmetos varēja saprast to, ko arī mums stāstīja šis profesors Sergo Namaradze, ka, ja tu tā nopietni darbojies misijā, tad bieži vien tevi citi nesapratīs, un tu iespējams iztīsies kā tāds, kurš dara kaut ko nepareizi, bet misijā jādarbojas moderni, ar jaunām metodēm, visu laiku kaut kas jauns jāizmēģina. Un, ja tu to nopietni gribi darīt, tev jābūt gatavam, ka tu kaut kādā mērā iesi pret plūsmu, un tas vienkārši notiek misijā, un tas bija tiešām ļoti vērtīgi. Un par to pašu arī, ko
pieminēja Imants, man arī ļoti līdzīgi Džona Rīva pasniedzēja priekšmets par glābšanu. Arī man tas bija, es teiktu, viens no jaudīgākajiem personīgi priekšmetiem, jo pirmkārt, es teiktu, arī šis pats profesors man likās ļoti interesants kā cilvēks. Viņam bija ļoti daudz dažādi stāsti no dzīves un bija ļoti patīkami viņa lekcijās piedalīties. Un viņš iedeva šo izpratni par to, kā skatīties šo jautājumu par perfekcionismu un par to, ka cilvēkiem citreiz ir šī domas par to, ka, lai es būtu glābts, man jābūt perfektam, pilnīgi bez neviena grēka un tā kā jāsasniedz šī pilnība. Viņš paskaidroja, ka tas ir kā ceļš, kur mēs ejam, ka tas virziens ir svarīgs, kurā mēs ejam, bet ka šo pilnību mēs kā cilvēki nevaram sasniegt, jo mēs esam glābti vienkārši tikai un vienīgi ticībā. Personīgi man tas ļoti spēcīgi atstāja iespēju, un tas tiešām ļāva man personīgi saprast to, kā es varu zināt un būt pārliecināts par to, ka es esmu glābts, ka es esmu izvēlējies Jēzu, ka esmu kopā ar viņu. Tā kā es teiktu, priekš manis personīgi tas bija ļoti, ļoti spēcīgi. Jā, man gribas pievienoties tam, ko šeit saka, jo, teiksim, misioloģija ļoti praktisku iespaidu atstāja uz dzīvi arī pēc šiem pēdējiem priekšmetiem, ko Jānis pieminēja. Mēs ar Jānu toreiz dzīvojam vienā ciematā un nodevāmies ļoti deidzīgi jauniem evaņģelizācijas centieniem un eksperimentiem, jo likās vienkārši kā tālāk dzīvot, tā kā dzīvojām iepriekš tādā misijas ziņā. Tā kā tam bija ļoti liels iespējas un tā pati glābšana, par kuru interesanti liekas, glābšana. Ko tu jaunu var iemācīties par glābšanu? Tiešām par glābšanu vēl daudz jaunu var iemācīties un ļoti pamatīgi. Man liekas, katrs pasniedzējs kaut ko mums pilināja par glābšanu un par to, kā īsti Dieva žēlstība darbojas, jo tas galu galā ir pats pamats. Bet līdzās šīm divām pamatīgajām tēmām, kas arī mani lielie ieguvumi ir, es gribētu vēl pieminēt par tādu identitāti savā draudzē, adventistu identitāti. Un es atceros arī, ka programmu veidojot, mūsu programmas vadītājs Andrūs Universitātē Cedriks Vains Zoom sarunā stāstīja mums, ka viņiem Andrūs Universitātē šī programma, ko viņi īsteno dažādās starptautiskās vietās, ir veidota tieši tāpēc, lai, pirmkārt, darbiniekiem nostiprinātu šo draudzes identitāti un tieši šos pamatjautājumus viestu viņos tādu labi pamatotu, skaidru nostāju un pārliecību. Šī programma nav izdevīga Andrūs Universitātei, tā ir vairāk kā tāda pretimnākšana. Jautājums ir varbūt, vai mīnus būs lielāk vai mazāk, bet tas ir viņu tāds ieguldījums pasaules kopējā izglītībā. Un tā tiešām bija arī viena lieta, kas notika tiešām tādā ļoti pozitīvā veidā, jo skaidrs, ka draudzē vienmēr mēs esam tik daudz draudz pasaulē un arī Latvija ir gana plaša un vienmēr ir tomēr kaut kādi novirzieni, un man ļoti patika mācīties un uzzināt, kāda ir mūsu draudzes tā oficiālā teoloģiskā nostāja dažādos jautājumos, īpaši tajos tiešām vissvarīgākajos, par to pašu arī glābšanu un trīsvienību un vēl kaut kādām tādām lietām, bet patiesībā par visu, arī par to pašu svētnīcu bija mums tikko pēdējo priekšmeti liels iegūms, kāpēc skatāmies uz pravietojumiem tā, kā skatāmies, un dažādi šie jautājumi. Mūsu adventistu pamatbūtībā pirmā lieta par būšanu adventistam, kā adventisti vispār izcēlās un kāpēc, ir tā apziņa, ka mums visu laiku ir jābūt atvērtiem šī laika patiesībai. Lielais vārds, kur varbūt uzreiz mēs domājam par trīs eņģeļu vēstījumu, kas tiešām ir šī laika patiesība dzīvojot beigu laikā, bet vispār tā apziņa, ka tu visu laiku esi atvērts, kur Dievs vada, jo Dievs progresīvi vada vēstures, laikmetus, un Dievam ir savu vēsts un savu patiesību katrai tautai, katrā laikā un katrā desmitgadē un katrā vietā Latvijā. Ja? Un kas ir tas, ko Dievs mums šobrīd saka? Kur mēs varam būt uzticīgāki Bībelei? Un visu laiku ir kaut kas, kur mēs varam būt uzticīgāki Bībelei. Izglītība kopumā veicina to pazemību un parāda, kā domas veidojas un arī mainās un cik liela nozīme ir tam, ka mēs vienmēr ļaujamies Dieva vadībai. Mēs turpinam meklēt, mēs ieklausāmies viens otrā, mums nav visu atbilžu, un mums nekad nebūs. Mūsu pienākums ir būt uzticīgiem meklējumos un ticēt tam, ko šobrīd uzskatām par vissakarīgāko. Un es arī ar prieku pārliecinājos,
ka es priecājos par savas draudzes mācībām. Tās ir dziļas, patiesas. Es tiešām tās uzskatu par ļoti sakarīgām. Labākais joprojām, ko teoloģiskajā domā var atrast, manuprāt. Es vēl gribu arī papildināt to, ko Inga teica īsi par to, ka tas varbūt lielais vēl ir tajā adventistu draudzes un teoloģijas izpratnē. Jo man kā mācītājiem nākas novērot, ka mums daudz klīst mīti un leģendas par to, kā ir veidojušās doktrīnas, kāda ir Helēnas Vaitas loma vispār un kā tad ir radusies sabata doktrīna, piemēram, un trīsvienības doktrīna, kāpēc ir bremzējusies tik ilgi, un nav attīstījusies. Iesaku visiem no sirds lasīt par adventistu draudzes vēsture. Šīs grāmatas ir pieejamas internetā, un viena daļa jau arī ir pieejamas arī krievu valodā, kam vieglāk krievu valoda. Tas ļoti līdzsvaro izpratni, un arī iedvesmo, protams, kā Dievs ir vadījis draudzes caur parastiem bet Dievam nodevušiem cilvēkiem, bet tur tad vieta nav kaut kādā mītiem un leģendām, bet patiesiem stāstiem, kādi upuri tika pienesti, lai draudze veidotos un kļūtu par adventistu, 7. dienas adventistu vispasaules draudzi ar skaidri nodefinētām pamatmācībām. Jūsu entuziasms ir lipīgs. Veids, kā jūs stāstat par savām pieredzēm, iedvesmo. Ja jums būtu iespēja kādam ieteikt pārbaudīt uz savas ādas, ko nozīmē studēt teoloģiju, kam un kāpēc jūs ieteiktu pieteikties studijām? Es domāju, ka tā izpratne par to, kā veidojas visi mūsu draudzes teoloģiskie uzskati un kas ir dažādas vēsmas un kā to visu var saprast un kā uz to reaģēt. Es domāju, ka tā ir milzīga vērtība, ko ir grūti varbūt iegūt. Protams, jebkurš varētu it kā paņemt visas tās grāmatas un vienkārši lasīt, pats kaut ko konspektēt un to visu iegūt, bet šeit tas viss tiek iedots tādā koncentrētā veidā, un tas ir tāds tā kā, pātrinājuma veids, kā pie tā visā nonākt, un arī tāds papildus motivators, jo man šķiet viens no mūsu profesoriem arī tas pats Cedriks Vains man šķiet teica, ka pēc idejas jau to visu varētu paši samācīties, bet tās mācības ir vajadzīgas. Tā doma bija aptuveni tāda, lai vienkārši motivētu, lai cilvēki tam iziet cauri, un tu pēc tam novērtē to visu. Noteikti ieteikt tik vienam, protams, katram pašam jāsaprot, es domāju, jāparunā ar Dievu, vai tas ir priekš viņa, un jāpieņem šis lēmums, bet es domāju, ka nav neviens tāds, kuram nebūtu vērtīgi mācīties, ja viņam tas interesē. Studēt var jebkurš, tur nav nekādu ierobežojumu. Man liekas, svarīgi ir gribēt studēt, jo, ja ir atvērts studijām kaut kam jaunam, tad ir daudz vieglāk pieņemt to jauno informāciju. Tik daudz informācijas par tiem 4 gadiem ir nākušas, ka liekas, kā to visu apkopot, bet ir jābūt atvērtam. Tam, kurš ir atvērts, tas arī saņems daudz. Protams, es pirmkārt runāšu no mācītāja perspektīvas, jo esmu mācītājs. Un noteikti, ka mūsdienu cilvēki uzdod ar vien nopietnākus jautājumus par ticību. Un, lai uz tiem atbildētu pamatoti Bībelē, ir vajadzīga sistemātiska izpratne un pamatīgas studijas, lai arī sabiedrība tiktu izglītota par Bībeli, par teoloģiskiem jautājumiem, par ticības prakses jautājumiem, par eklesioloģiju, jeb draudzes vispār būtību. Tas ieguldījums atmaksājas. Protams, ka jāņem vērā, ka mums ir darbi un ģimenes, ka 4 gadus, protams, ģimene arī mani nav redzējusi pietiekami daudz svētdienās un citās dienās, un arī darba kolēģiem nāks uzņemties lielākas slodzes pašiem. Un jā, tas brīnišķīgs, protams, ir liecības, kā Dievs svētī un risina. Man personīgi tas deva ne tikai zināšanas, kā jau es teicu, tas dod
iespēju kļūt par daudz domājošāku un atvērtāku vadītāju, kad es vairāk ieklausos, lasu dažādus viedokļus. Tāpēc es gribētu iedrošināt atkal to, es ceru, lielāko procentu cilvēku, kas gribētu un varētu studēt. Jā, tas prasa savu disciplīnu, tas prasa ieguldījumus, bet tā ir lieliski iespēja vispār komunicēt patiešu ar labākajiem mums pieejamajiem teologiem, adventistu baznīcā visā pasaulē. Tad tā ir lieliski iespēja veidot tādu izpratni par teoloģiju, adventistu teoloģijas kontekstā ar citiem. Tā kā es silti iesaku apdomāt, apsvērt šo iespēju, jo es ticu un ļoti novēlu arī Latvijas draudzei kļūt par daudz nobriedušāku un gatavāku kalpot sabiedrībai draudzi. Tik tiešām es piedzīvoju gan pašā programmas veidošanas sākumā, kad bija diskusijas par priekšmetiem un pasniedzējiem, gan mūsu polijas koordinators Lūkašs noslēgumā teica, mēs tā cīnījāmies, lai jums būtu labākie pasniedzēji. Šī saskarsme un iespēja sēdēt tajā klasē un nedēļu mācīties no izciliem pasniedzējiem, Liena arī to pieminēja. Mēs tiešām to ļoti baudījām. Mums bija Džurija Moskala, Ričards Deividsons, dažādi šie lielie adventistu vārdi, un kad tu viņus satiec arī kā cilvēkus un lekcijās saņem ļoti daudz, pie vakariņu galda vēl notiek stundu aizrunāšanās, un tur tu uzzini varbūt pat vēl vairāk un pārcelā jautājumus, kas ir personīgi nozīmīgi, un iepazīsti kā cilvēkus arī šos lielos teologus. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs piedzīvojums. Es pievienojos tai domai, ka noteikti iesaku šo apsvērt visiem, kam tas nedod mieru un prātā nāk, kuri mūždien domā un jautā un brīnās, vai tiešām, un tā ir tā Dieva dāvana patiesībā, personības šķautne, vēlme izzināt patiesību līdz pašiem tiem dziļumiem un tad dalīties ar to gara dāvanu skolotājs. Mēs zinām, ka ir ar šo apdāvinātie mūždien šaubās un meklē un izzina, un tad jo īpaši tas ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs, tad vajag mācīties. Būs daudz vieglāk peldēt šaubu okeānā un zināt, kur ir krasts un kur ir aizbergi un kā būvē kuģus un tā tālāk. 21. gadsimtā pirmās pasaules valstīs visiem ir savas idejas, bet, ja cilvēks ir mācījies, tad tā saruna uzreiz ir, tad tu kaut ko saproti. Tad tu neesi vienkārši paķēris kaut kādas idejas, tas cilvēkiem tiešām kaut ko izseko nozīmē. Un es tiešām arī to piedzīvoju, tas ir vēl viens iemesls, tas ir misionāls iemesls studēt, jo cilvēki vairāk ņem vērā, ja viņi saprot, ka tu esi nopietni tam pievērsies. Un vēl viens pluss studiju laikā, kad es satieku savus draugus, kas nav kristieši, viņi saka, ko dari, kas dzīvē jauns, es tikko biju mācībās, par ko, mēs tur mācījāmies, un es varu viņiem dalīties, ko es tikko studijās mācījos, un viņi klausās, jo tas ir kaut kas, ko es mācījos. Un tad viņi jautā, kāpēc tu studē teoloģiju, un veidojas viss šīs sarunas, un tas paliek uz visu dzīvi. Tu esi studējis teoloģiju, un cilvēki, kas to uzzinās, un izglītība ir kaut kas tāds, par ko runāt, tas ir ļoti neitrāls jautājums, viss zinās to, un ja viņiem būs kaut kāda interese, viņi drīzāk vērsīsies, drīzāk kaut ko pajautās, gribēs izzināt, jo viņi redz, ka tu savā dzīvē tam esi tiešām nopietni pievērsies. Pasaules acīs tam ir liela vērtība tāda, blakus vērtība. Es vēlos citēt Nelsonu Mandelu. Viņa viens no tādiem spēcīgajiem citātiem ir, ka izglītība ir visspēcīgākais ierocis, lai mainītu šo pasauli. Es gribētu nedaudz papildināt viņu citātu, ka teoloģiskā izglītība ir visspēcīgākais ierocis, lai mainītu šo pasauli, iepazīstinot ar Jēzu, iepazīstinot ar to, kāds Dievs ir patiesībā. Un mēs esam Dieva valstības bērni, un mums ir šī izglītība jāizmanto kā visspēcīgākais darba rīks. Un tāpēc es domāju, ka katram Dieva bērnam, kas ir aicināts mainīt šo pasauli, kas ir diezgan lielā haosā, pēc grēkā krišanas, uz Dieva valstības pusi, mainīt uz labo pusi, tas ir ļoti spēcīgs rīks. Ir ļoti labi iemesli, lai studētu teoloģiju.
Un ja nu kādam pēc šīm pieredzēm rodas šis jautājums, un ko man tagad darīt? Kur man studēt, kur man iet, kā man pieteikties? Inga, ko tu vari atbildēt uz šiem jautājumiem? Mēs esam atvēruši pieteikšanos maģistra programmai. Tātad, ja jau ir bakalaura izglītība, tam arī nebūs varbūt nozīmes, kurā jomā, jo mēs varam tad piemācīties attiecīgi vēl priekšmets, kas būs nepieciešami, bet tātad maģistra programmai pieteikšanās ir atvērta. Droši var iet uz bauts.lv mājaslapu, tur ir arī pieteikuma anketa aizpildīt, un tātad plānojam uzsākt studijas janvārī nākamgad. Arī bakalaura programmai, ja mums ir interesanti, ja ir vēlme studēt bakalaura reliģijā, arī droši var meklēt mani, Ingu Vītolu Salieti, vai ejiet pie saviem draudžu mācītājiem, izglītības vadītājiem un arī jautāt par šo programmu un iespējām. Gribu arī atgādināt, ka studēt mēs varam gan angļu valodā, gan krievu valodā. Ja kādam nav šīs angļu valodas zināšanas, tad ir programma piedāvāt arī krievu valodā. Tā kā tas nav šķērslis, ja ir valodas, jā, tā kā. Un arī no savas puses gribu ieteikt pieteikties, un tā ir tiešām ļoti vērtīga dāvana, ko tu pats sev vari uzdāvināt un pasaulē, būt izglītots. Un arī gribu pieminēt, ka esot šos 4 gadus kopā, vairāk arī esot ikdienā kopā studiju procesos ar bakalaura programmu, man ir bijis patiesas prieks redzēt, kā studenti aug, kā attīstās viņu spēja spriest, spēja šo vēstu nest profesionālākā veidā, un tas tiešām ir ļoti, ļoti būtiski un svarīgi. Tā kā, jā, droši pieskaties. Paldies par šo sarunu. Ir tāds patīkams gandarījums redzēt un dzirdēt, kā jūs stāstat par šo skaisto svētību, ko jūs esat saņēmuši un satvēruši, un arī ieguldījušies no savas puses studējot. Es gribētu jums novēlēt, lai jūs turpinat dot no saviem labās sirds krājumiem, lai Dievs jums piešķir gana daudz gudrības, spēka un tādu piedzīvojumu, kur likt lietā to, ko esat apguvuši, un lai jūsu zinātkāri jums nedod mieru, lai tā turpina jūs urdīt, bakstīt, un lai jūs turpinat iet uz priekšu un iedvesmot un apgaismot šo laiku, kurš jums ir dots. Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!